Čau, entuziasti, hokeja līgas spēlētāji, sievas, draudzenes, bērni, brāļi. Visi, kam šī līga interesē. Nenormāli labs projekts. Visiem Latvijas hokeja mīļiem ir vieta un iespēja izspēlēties pēc sirds patikas, un jūs esat pelnījuši, lai katru mēnesi atskatās uz spilgtākajām epizodēm, ko esat izdarījuši. Un janvāra topiņš manā pārziņā. Es esmu Kaspars Drīnskis, esat man redzējuši Rīgas Dinamo spēlēs, tāpat arī kanālā LNT, un klausieties un skatieties arī hokeja podkāstā Face-Offs, kur es kopā ar Tomu Prāmnieku pārspriežam visas ar hokeju saistītās aktualitātes, un gan jau kādreiz papļāpāsim arī par entuziastiem. Bet tagad ķeramies klāt janvāra topam. Rīgas dūžu vārtu vīrs Normons Apins, entuziastu hokeja līgas janvāra top 20 arī iekļūs. Šeit Normons tiek galā ar vienu metienu, pēc tam jau nonācis uz ledus, un šādā situācijā vārtsargu nevar pārspēt, ja tas ir Normons Apins. Arī viņš, entuziastu hokeja līgas janvāra top 20, nokrits uz ledus, bet tas viņam nav šķērslis. Tālāk mums RSU komanda Gints Vanders izlaužās pret vārtsargu un čakiņā noskandina viņš vārtu pārliknīti, paņem brīvo ripu. Ok, es to paņemšu, man neviens arī neseks. Rekord priekšā tikai vārtsargs palīdz, ko darīsim? Metiens augšējā devītniekā. Komanda Taurus uzreiz no iemetiena, cik tur 2 sekundes paiet un gūt vārti. Mārtiņš Palejs, vārta autors pēc Zigmunda Undas uzvaras iemetienā. Patriotiem ir otrā komanda, bet arī Patriotu otrajā komandā ir spēlētāji, kas labi spēlē hokeju, un tas ir Ritvars Zēbergs, Lēnieks, viņu solo reids, tiek galā ar visiem pretspēlētājiem un arī vārtsargs. Šoreiz neuzmīt, kur tad Ritvars raidīs ripu. Tiek garām 2 spēlētājiem, 3. aizsargs, arī varbūt nav labākajā fiziskajā kondīcijā uz doto brīdi. Nav šeit pretinieki Ritvaram. Privātbanku uzbrucējs Kristers Sakne ar 9. numuru izlaužās pret pretinieku vārtsargu. Laba pauzīte un vārtu vīram nekādu variantu. Skaists vārtu guvums entuziastu hokeja līgas janvāra topā Kristera Saknes izpildījumā. Komanda Riks un tās spēlētājs Aleksandrs Kopilovs, kurš sākotnēji opiņā aiz vārtiem viens pats izcīna ripu 2 pretspēlētāju. Un vēl vārtsargu ielankumā izrādās visveiklākais. Neviens tur īsti no pretiniekiem nesaprot vēl, kas notiek. Vārtsargs glāb, kas glābdams, bet arī tas nav viņas spēkos. Un Aleksandrs Kopilovs 20. vietā. Leduslāči mums tālāk topā Rihards Štībels nomāna vienu pretinieku un netvarams metiens augšējā devītniekā. Rihards Štībels izceļās ar precīzu metienu no sākuma, tiek galā lūk ar sedzēju. Sedzējs tikai noskatās un tālāk jau netvarams metiens. Komanda Proceva, Oskars Stepans. Vienatnē ir nolēms izdarīt visas lietas, lai gūtu vārtus. 2 pretspēlētāji tiek vienlaicīgi atspēlētāji. Un Oskars Stepans šajā epizodē nespēja apturēt nekas. Šeit balansīņš uz vienas slides. Dažreiz hokeja spēlēs jādara arī tā. Šeit iespējams zonas pārkāpums, bet ko tad tur? Entuziastos nekāda video challenge nav. Un Oskars var svinēt savu vārtu guvumu. Dāns Beržanskis no Trimanas traktoriem nomāna vairākus pretspēlētājus, apgriežās ap savu asi un arī raida ripu garām vārtsargam. Es pat nesapratu uz pirmo acu uzmetienu starp kājsargiem vai kaut kur garām, bet sākumā viņš izcīna ripu, skaista mājiņkustība. Ivo, vārti taču ir otrādāk. Jā, zinu, griežos, metu un vārtsargam caur kājām iekšā.
Tālāk hokeja arēna komanda Gatis Vērzemnieks gūst vārdus pēc izcils savas komandas izspēles. Krists Ozoliņš un Raivs Vojtāns šeit asistentu lomās. Metiens garām vārtiem, ripiņa aiz vārtiem un atkal, kamēr pretinieki saprot, kas vispār notiek, Gatis jau svin savu vārtu guvumu. Haoss tālāk mums Emīls Prockāns solo reidā dodās. Tiek garām aizsargiem un arī vārtsargs nav nekāds šķērslis Emīlam. Haoss komandas spēlētājs Emīls Prockāns, Entuziastu hokeja līgas janvāra top 20. Komanda Kardināls izspēle viņu izpildījumā. Komanda lieliski ieiet zonā. Laba piespēle gar vārtiem un Māris Delvers ir tas, kurš pabeidz komandas Kardināls uzbrukumu. Krists Paulovičs un Jānis Kokurevičs izdara rezultatīvas piespēles un Māris pasaka paldies saviem komandas biedriem un atzīmē vārtu guvumu. Ogres Ledus brāļi ir īsteni brāļi. Viņi zina, ka Bračkas visu dara kopā un šeit mums Ogres Ledus brāļi izspēle janvāra topā. Līdz pat tukšiem vārtiem viss tiek nokārtots. Emīls Kaspars Damroza, vārtu guvējs. Viņa Bračkas šajā epizodē Ginčs Šērs un Mārtiņš Juris Bisenieks. Ledus brāļi metās uzbrukumā un savu uzdevumu izpilda. Circle K ne tikai laba degviela un garšīga kafija, bet arī meistarīgi hokeisti. Valdis Onkels ar 99. numuru parūpējās par to, lai vārtsargam nebūtu nekāda varianta noķert šo ripu, kas izdarīta ar metienu no nērtās puses. Artūrs Andersons, Entuziastu hokeja līgas janvāra topā. Viņa darbība vārtos, viens metiens, otrs metiens, ripiņa joprojām brīva. Artūrs tur cīnās, atkal atsit, atkal ir uz ledus, kur ripa vārtos viņas nav. Viņa ir Artūra Andersona rokās. Nu šeit komandas biedra Artūram sarūpēja īstenu karuselīti. Arī vārtu staps viņam nāk palīgā, bet viss kārtībā. Artūrs tak visu kontrolē. Viņš zināja, ka tur būs vārtu staps. Šeit arī ēripu uzreiz nepiespiedīšu, varētu vēl palākāt. Un ripa pie Artūra. Piektā skaistākā epizode janvārī Patrioti 2 atkal mums uzmanības centrā. Juris Lopatoko dabū ripiņu aiz saviem vārtiem. Juri, kam piespēlēs? Juri, kur piespēle? Piespēle. Juri, atdod taču piespēli. Tu pats visu var izdarīt. Ok, viss kārtībā. Juris Lopatko no viena laukuma gala līdz otram. Pašīst aizsardzība kā bībelē nošķirstā. Un šeit laba raugumiņa viņš nosadz ripu un pēc tam arī tiek apmānīts vārtsargs. Ceturtā vieta janvāra topā Rolands Zariņš no savas laukuma puses pāri visam laukumam dodās. Metiens precīzi un pēc tam arī sadursme ar tiesnesi. Ar tiesnesi viss kārtībā, Rolands var atzīmēt vārtu guvumu un svinēt to, ka janvāra topā viņš ir 4. pozīcijā. Janvāra topa 3. vieta komanda Ais Volfs un Roberts Potapenko nonāk uzbrukums smēlē vienatnē pret vārtsargu. Grob, ko darīs? Opiņā caur vārtsargu kā aizsargiem. Tiek nomānīts vārtsargs pilnībā. Nu, nekādu variantu. Roberts Nikitas Kučerovs stilā gūst vārtus Entuziastu hokeja līgā, kas viņam topā dod 3. vietu. Janvāra 2. skaistākā epizode Ķīpsels peldbaseins izzvērsts. Komandas spēlētājs Edgars Jaunslēnis arī ņem iniciatīvu savās rokās, tiek galā ar visiem pretinieku spēlētājiem. Un kā īsts profesionāls atzīmē vārdu guvumu, šeit jau mēs redzam pēc viņa kustībām. Viņš zina, ko viņš darīs, viņš redz, kas viņam ir pretī, viņš var tikt vienatnē galā ar pilnīgi visiem 5 pretinieku spēlētājiem. Un arī vārtsargs šajā situācijā vairs nav glābējs.
Entuziastu hokeja līgas janvāra spilgtākā epizode Aizsvolfs 3. blice. Rojs Skrebels nonāk vienatnē pret vārdsargu, gūst vārtus un Roj, kā svinēs, kā dzīmēs? Aiziet nedaudz uzdejos. Rojs zina, kā ir jāizklaidējās, vārtu guvumu ir jāatzīmē. Tādēļ arī Rojs Skrebels triumfē entuziastu hokeja līgas janvāra top 20. Robert, ja tev vēl nav draudzene, es nezinu, kāpēc. Deju kustības tev kapitāls.